Šogad, lai veicinātu uzņēmējdarbību, noritējis jau 11. projektu konkurss Uzņēmīgi Gulbenes novadā. Iegūtais atbalsts ir starts savu biznesa ideju realizēšanai. Šogad pašvaldībai kopējais pieejamais finansējums bija līdz 25 000 eiro. Un vienam projektam, viena ideja varēja pretendēt, ja tas ir vietējā mēroga projekts, tad līdz 5000 eiro, bet ja tas jau vērsts uz eksportu, tad pat līdz 10 000 eiro. Iegūstot atbalstu projektu konkursā, šovasar savu uzņēmumu Sijā Popienu Room izveidoja gulbeniete Elīna Strode. Viņas uzņēmējdarbības ideja ir interjera dizaina priekšmetu izgatavošana. Esmu zīmējusi jau kopš sevi atceros, bet vienmēr tas ir bijis tādā hobija līmenī skolā un pēc tam. Un pamazām arī kaut ko ņēmos ar grafisko dizainu, interesēja visas programmatūras apgūt un tādas lietas. Un droši vien, kā jau daudzām sievietēm, esot dekrēta atvaļinājumā, domāju, tad tomēr kaut kas ir tās prasmes un kaut daļa zināšana un tas pats talants jāliek lietā un kaut ko arī savu gribās. Viss salikās kopā, ka ir šis te uzsaukums, un kāpēc nenoriskēt? Jaunā uzņēmēja arī atzīst, ka iegūtais pašvaldības atbalsts ir bijis ļoti būtisks, jo pirmie prototipi tapa ar parastajām šujmašīnām, kas neatbilst darbam ar biezu materiālu. Šajā pieteikumā es uzreiz rakstīju, ka nepieciešams nopietnās rūpnieciskās šujmašīnas, un droši vien pati pa saviem līdzekļiem tā uzreiz es to nevarētu atļauties. Bet ar šo līdzfinansējumu, kas ir ievērojams, manuprāt, tad to varēja izdarīt. Un arī tādas lietas kā programmatūras iegāde un grafiskā planšete, kas man ir no granta līdzfinansējuma, tas ir ļoti būtisks, jo šis viss, kas saistās ar grafisko dizainu, tās programmatūras un aprīkojums ir samērā dārgs. Konkursā pieteiktās idejas bija pat ļoti dažādas, gan lieli projekti, gan mājražošana un arī pakalpojumu sniegšana. Beidzot, Gulbenē ir vīriešu specializēta frizētava, maza ideja, lokāla, bet noteikti vajadzīga, kāpēc dzirdēts pēc pieprasījuma, kad cilvēki novērtē. Arī iepriekšējos gados ir īstenotas daudzas interesantas idejas. Tā, piemēram, uzņēmums Tālaus Sidrs ar savu produkciju ir iekļuvis arī lielveikalu tīklā, bet pie stacijas ierīkota kafejnīca Šaušliežu dzelzceļa kravas vagoniņā. Svarīgākais ir, lai būtu ražošana un kāds būtu gatavs investēt, attīstīties, un tajā sākuma brīdī mēs no pašvaldības varam palīdzēt un pēc tam aiziet. Tad tas ir prieks. Un arī šeit skvēriņā, ja mēs redzam to pašu, stāda audzēšanas konteineru, un es ceru, ka aizies tā ideja ļoti laba, un varbūt vieniem interesēs koku stāda audzēšana, varbūt kādam lauksaimniecības vai kādu citu stādu, bet to, ka, visu caur gadu pie labiem apstākļiem, attiecīgi mazākā teritorijā, nevis lielā siltumnīcā, var kaut ko audzēt. Projektu konkurss Uzņēmīgi Gulbenes novadā būs arī nākamajā gadā. Vienīga pašreizējā finanšu situācija liks ieviest korekcijas atbalsta apjomā. Tā ir pašvaldības brīvā iniciatīva, un viņas, diemžēl, nāks viss pārskatīt. Šobrīd tiek strādāts pie jaunā nolikuma, kas būs arī ar stingrākām prasībām projektu iesniedzējiem.